Man rīts vienmēr sākas ar kafiju, un cik simboliski, tad šodien esam ciemos pie ilgadēja mūsu partnera. Es mīlu kafiju, iesim satikt Jāni un uzzināsim kaut ko vairāk par kafiju. Čau, Mārts! Labrīt, Jāni! Laipni lūgts! Šī ir tā vieta, kur dzīvo kafija. Jā, šī ir tā vieta, kur dzīvo kafija. Šeit ir Brazīlija, Etiopija, Kolumbija. Nu, un, protams, arī Final Touch roketbīna grauzdētavā ir arī tad noslīpēta tā, lai patiktu visām garšu kārpiņām. Vai tas ir labi dzert kafiju? Ir dažādi mīti, vakarā nenāk miegs. Ar kafiju ir tā, ka pašam vajag mērīt to savu pašsajūtu. Tad normas robežās kafiju dzert ir ļoti pareizi un vajadzīgi. Vienmēr ir opcija arī izmantot dīkafiju, bezkofīnu kafiju. Ilī gadījumā tad šīs visas pupiņas ceļo līdz Itālijai, līdz Trestei, kurā tad arī notiek šī blendu veidošana, grauzdēšana, pakošana un tālāk jau distribūcija pārējām Eiropas valstīm. Tā kā katras kafijas stāsts ir individuāls. Mūsu attiecības ar klientu nebeidzās brīdī, kad viņš ir samaksājis vai kad mēs sadodam paciņu kurjeram. Tas notiek visu ceļu līdz pat brīdim, kamēr tā paciņa tiek piegādāta un arī pēc tam. Tā kā ar DPD mēs jau 6 gadus droši un ātri piegādājam paciņas, esam pieredinājuši klientus pie nākamās dienas piegādes. Mūsu uzdevums ir lutināt klientu un darīt to, ko viņi sagaida. Tad pēc iespējas ātrākas piegādes, drošākas, kvalitatīvākas, pēc iespējas mazāk kustība klientam jāveic, un viņš pirms dabū kafiju vai ar kuriem piegāda pie durvīm, vai tepat tās piemājas pakomātā, tikai ievada kodiņu un paņem. Tad kafiju sūta arī uz pakomātiem un paku skapiem? Protams, regulāri. Paku skapjus izmantoju godīgi visbiežāk, es pat teiktu 90% gadījumu. Sanija ir īstais cilvēks, kurš var pastāstīt, ko tad cilvēki sūta, kas viņiem ir svarīgi, kas ir būtiski izdarot pasūtījumus un kas jāņem vērā. Pirmā būtiskā lieta ir tas ātrums, jo cilvēki grib pasūtīt šodien, bet saņemt jau vakar, tāpēc mums ir ļoti operatīvi tas jāizpilda. Ar jūsu palīdzību, protams, bet tās pamatlietas, protams, ir kafija. Te var redzēt, ir visādas kafijas, maltas un pupiņas un aparāti un visādas ķīmijas. Īsumā viss, ko redzam šeit, tas viss ir piegādājums paku skapī, izņemot kaut kādus tādi lielie milži. Bet tos tad mēs vedam uz piegādi mājās? Jā, piegādi mājās. Tad nobeigumā vai kafijai ir arī sezona? Jā, ir, un tā ir tieši tagad, kas ir ziemas periods. Visi vairāk dzer kafiju un arī tēju. Vai jūs arī cits starpā piedalīsieties kaut kādās Black Friday aktivitātēs? Jā, Black Friday ir mums pašiem tāda viena no gaidītākajām akcijām, un arī šogad būs Black Friday un būs foršas akcijas un būs jābrauc ar kravas mašīnu pakaļ sūtījumiem, jo būs daudz. Tad mums ir papildus jāgatavojas un jābūt tiem gataviem. Jā. Labi, tad mēs noteikti to ņemsim vērā. Un varbūt tās, lai būtu lielāka praktiska nozīme mūsu šodienas vizītei, vari dot man līdzi arī sūtījumus un mēs pa ceļam viņus varam aizvest. Jā, obligāti. Re, kur īsumā kaut kāda maza daļiņa ir sakrājusies. Tev būs viegli piegāda tādas mazas paciņas. Paldies! Rītā būs nogādāts. Jā, ideāli. Paldies!